Pasaules tuberkulozes dienā 24. martā Rīgas iedzīvotājiem bija iespēja veikt bezmaksas plaušu rentgena pārbaudes, lai veicinātu agrīnu tuberkulozes gadījumu atklāšanu. Mediķi atgādina, ka tuberkulozes simptomi ir klepus, kas nepāriet 3 nedēļas un ilgāk. Klepus ar krēpēm, ar vai bez asins piejaukuma, ilgstošs nogurums, nespēks, svīšana naktīs, krišanās svarā, paaugstināta ķermeņa temperatūra. Jo saulēcīgāk tuberkuloze tiek diagnosticēta, jo ātrāk un labāk to var izārstēt. 22. marts bija Vispasaules ūdens diena, tāpēc Veselības ministrija vēlas pievērst vairāk uzmanību tieši tam, cik ļoti lielu ir ūdens nozīme mūsu organismos. Regulāra aplēšanās ar augstu ūdeni vai kontrastu dušu pielietošana ikdienā nostiprina imunitāti, uzlabo asinsriti, nostiprina sirds un asinsvadu sistēmas. Ūdens padara ādu elastīgu, jo bagātīgi apstrādā to ar mitrumu, līdz ar to nošķiļot visu lieko. Ūdens spiediens uzlabo asins cirkulāciju, tas noņem mugurkaula sasprinddzinājumu, ļauj tam iztaisnoties, kā arī atrašanās ūdenī ir lielisks relaksācijas veids, kas palīdz atbrīvoties no stresa, veicina emocionālās spriedzes noņemšanu. Gaisā jau jūtamas pavasara vēsmas, taču cilvēka organisms, neraugoties uz priecīgo noskaņojumu, arvien biežāk tomēr sajūt nogurumu. Organisma pilnvērtīgai funkcionēšanai un atjaunošanai nepieciešami vairāki vitamīnu un minerālvielas. C vitamīns paaugstina organisma spēju pretoties infekciju slimībām. B grupas vitamīni nodrošina organisma šūnas optimālu enerģijas apmaiņas procesu. Antioksidanti kā vitamīns E un A pasargā no vides nelabvēlīgiem apstākļiem. Savukārt D vitamīns stiprina imunitāti. Tikpat svarīgs imūnsistēmas stiprināšanā ir arī minerālvielas cinks, selēns, magnijs, kalcijs un varš.